Neviens no mums nav aizsargāts no slimībām un traumām. Jebkurā minūtē mēs varam kļūt par pacientu, kuram vajag steidzami pārliet asinis, it īpaši tas ir vajadzīgs smagās operācijās, dzemdībās, apdegumos, traumās un citos gadījumos. Un daudzos tieši donoru asinis glāb cilvēka dzīvību. Piemēram, reģionālā slimnīca vēršas Daugavpils asins sagatavošanas nodaļā 5–6 reizes dienā. Tomēr pēdējos gados Latvijas slimnīcas visbiežāk sāk izjust donoru asiņu deficītu. Tās jau ir ilgu laiku, tas posms, deficīta posms, un laikam viņš jau ir hroniska rakstura, asins trūkums, bet tas viss vēl joprojām ir regulējams, un Valsts asins donoru centrs kopā ar Latgales filiāli un mums asins sagatavošanas nodaļām, protams, šo uztur, ka nav tā, ka pacientam ir atteikts tikai tāpēc, ka nepietiek asiņu, jo visas nodaļas, kas ražo un donoru centrs pats, tas ir vienotā asins bankas uzskaitījumā. Un ja pie mums kaut kas ir liekas paliek, ko mēs jūtam, ka mūsu slimnīca varbūt ne visu iztērēs asins komponentus, tad, protams, mēs arī atdodam. Tātad Daugavpils vajadzības gadījumā nosūta asinis uz Ventspili, Liepāju, Rīgu un pats saņem šos dzīves eliksīru, kad runa ir par cilvēka dzīvību. Ilona Skrinda norādīja, ka nepilnīgas veselības sistēmas dēļ nopietni slimu pacientu skaits ir nozīmīgi palielinājies. Arī tagad donoru centram ir vajadzīgas asinis, jo kritiskie maz ir B grupas asiņu ar negatīvu rēzus faktoru. Uz doto brīdi, ja Latvijā ir nepietiekuši 3. mīnus un vispār mīnus grupas, tad pie mums ir arī 3. mīnus deficīts un 2. deficīts. Gan pozitīvais rēzes, gan negatīvais rēzes. Tāpēc ar 2. grupu ir ļoti reti tādi gadījumi, jo arī pēc procentuāli sastopamības 2. grupa ir pati augstākā pie mums Daugavpilī, bet izrādās, laikam arī, kas stacionējas pacienti, viņi arī ir ar 2. grupu. Tāpēc mums ir 2. grupa uz doto momentu, līdz ar nagiem. Pirms tā kā nodot asinis, cilvēku pārbauda ārsts, un kā norādīja Ilona Skrinda, šajā posmā veselības stāvokļa dēļ atsajājas apmēram 20% donoru. Tiek pārbaudītas arī paša donora asinis. Nederīgas asinis tiek utilizētas, tomēr to izmanto ļoti reti. Ilona Skrinda norādīja, ka vēlme palīdzēt citam cilvēkam nav pazudusi, tomēr jāatzīst, ka donoru skaits samazinās, un tam ir objektīvi iemesli. Mums ir donori ir aizceļojuši prom, un ir bijis tā, ka mums ir arī specifisko donoru kartotēka, kur ar īpatnējiem imunhematoloģiskiem rādītājiem ir, tad, diemžēl, ka zvanam, aicinam, tad ir tukšums, klusums, vienkārši cilvēciņi vairs te nav. Bez asinīm nav dzīvības, un mūsu rokās ir iespēja izdarīt visu iespējamo, lai kritiskā minūtē šīs dzīves eliksīrs būtu mediķu rīcībā. Daugavpils asins sagatavošanas nodaļa atrodas Centrālās poliklīnikas 4. stāvā, kura atrodas Viestura ielā 5. Pieņemšanas dienas ir no pirmdienas līdz trešdienai no 8 līdz 11.